Latvija nav kalnu zeme, taču mūsu snowboardisti ar katru gadu aizvien nopietnāk piesaka sevi pasaules snowboarda vidē. Tā, ka pēdējos gados ļoti liela interese par snowboardu izrādījuši kalnu saimnieki, un līdz ar to diezgan aktīvi pēdējos gados ir arī attīstījušies snowboardu parki. Šie snowboardu parki arī ir veicinājuši šo freestylistu izaugsmi, radīti trenēšanās apstākļi Latvijā. Līdz ar to arī ir vērojams šīs progress, un tāpēc arī parādījušās arī iespējas, kad mūsu jauniešiem ir iespēja arī izsasties arī kaut kur tālāk, ne tikai Latvijā. Un šeit pirms līdzīgs arī piemērs ar Somiem, kur arī viņiem kalni nav lieli, un Somi ir viena no vadošajiem freestylistiem pasaulē. 2014. gadā Sočos slopestyle disciplīna pirmo reizi tiks iekļauta Ziemas olimpiādē. Arī mūsu sportistiem pastāv iespēja tur piedalīties un pārstāvēt Latvijas snowboardu. Es teiktu tā, ka snowboardam vispār ir potenciāls Latvijā. Pirmkārt, jo tāpēc tas, kad vai iesākuma līmenī un kaut kādā minimālā līmenī tie Latvijas kalni ir pilnīgi pietiekoši. Ja, protams, tu veic kvalitatīvu treniņu, kvalitatīvu darbu, un plus tev ir līdzekļi, lai būtu kaut kāda apritē, tad līdz kaut kādām Eiropas kausa līmenim pilnīgi mierīgi var trenēties un kaut ko sasniegt. Latvijas snowboarda izlases sportists Toms Petruševics kopvērtējumā ieņēma pirmo vietu FIS Eiropas slopestyle kausā. Tad 2 gadu laikā praktiski sasniegt ļoti labi rezultāti. Pat tādi, par ko es godīgi teikšu, es nebiju uz tādiem rezultātiem cerējis. Tagad arī tu vari atbalstīt Latvijas snowboarda izlases sportistus viņu cīņā uz panākumiem, iegādājoties Flatland Snowboarding teikreklu veikalos Borts LV un Bang Bang visas šīs sezonas garumā.